Sirdsmīļa Monika, Monika, kaislīgā vienīgā. Sirdsmīļa Monika, Monika, zvaigzne vispožākā. Sirdsmīļa Monika, Monika, kad saulē jūrā grimst. Sirdsmīļa Monika, Monika. Jā! Mīļie kaimiņi, kāpēc jūs tā kliedzat? Monika, dārgā, iedomājies, ka kaimiņu mājās ir notikusi laupīšana. Laupīšana? Jā. Ārprāts. Zvaniet policijai, zvaniet taču Žani, zvaniet. Seržants Lācis. Vai, paldies Dievam, jūs esat šeit? Jā, tieši tā. Kāds ir jūsu godavārds? Rambāna, tā taču ir Monika Rambāna. Rambānas kundze, vai jūs neesat redzējusi nevienu aizdomīgu personu? Nē, es saldi gulēju. Aha. Vai vēl kāds dzīvo šajā dzīvoklī? Jā, mans vīrs, viņš ir dziedātājs, viņš vēl nav pārnācis no nakts kluba. Aha. Ja drīkst, es apskatīšu jūsu dzīvokli. Jā, lūdzu. Tur īsts laupītājs mūsu mājā. Monika, man šarmuļiet pa kauliem, iedomājoties vien. Hildiņ, nu ko tu uztraucies, tev blakus Žanis, viņš tevi sargā. Vai tu man sargā? Kas līdz ko tu uzdzirdēji par to laupītāju, tu taču pats aizskrēji slēpties. Kur slēpties? Vienkārši meklēju kādu smagāku sitamā, ko viņam trapīt pa pagalvu. Zem gultas, ar ko tu viņam būtu gāzts ar to nakts podu. Varbūt viņš. Jā. Virtuvē un sētas kāpnēs nekā aizdomīga nav. Es apskatīšu guļamistabu. Jā, lūdzu. Un kas tad ir nolaupīts? Kurš Nē, es neko nesaprotu, kur īsti mūsu mājā vai ķengaragā? Mūsu sētas mājā pie Dombrovski. Dombrovski kunga dzīvoklī. Par laimi viņš nākot mājās to zagli ir jau aizbaidījis, jā? Dombrovski aizbaidījis. Jā, bet viņš redzēja, kā tas zaglis viņš pārskrēja pāri pagalmam un mīļa ienāca mūsu mājās. Tiešām mūsu mājās? Mūsu mājās. Esmu visu apskatījis. Diemžēl viņa mūs apvedusi ap stūri. Vai tas nav vīrietis? Persona, kas šajā rajonā ir izdarījusi vairākas dzīvokļu laupīšanas, ir sieviete. Sieviete vai dieniņa? Un kāpēc jūs tā domājat? Mums bija radušās zināmas aizdomas, taču Dombrovski šonakt tās pilnīgi izslēdza. Viņi redzēja, kā zaglis apstājās pie jūsu mājas ārdurvīm un sakārto zeķu bikses. Bet tas var liecināt arī pie gluži pretējo. Jo, piemēram, ir vīrieši mums saimā. Pagaidām mēs pieturēsimies pie tradicionālām versijām. Seržant Lāci, bet jums ir nojaut, kas viņa tāda varētu būt? Nē. Lai gan mūsu rīcībā ir viņas pirkstu nospiedumi, krimināla policija pie tā vēl strādā, un pagaidām mēs viņai esam devuši segvārdu Melnā pantēra. Viņa uzdarbojas ģērbusies melnā vīriešu uzvalkā. Pilsoņi, paldies par atsaucību. Es iešu apskatīšu kaimiņu mājas. Monika, bet tu vari iedomāties. Labi, ka jūs piezvanījāt. Tā, Robertiņ, klausies. Melnā pantēra dodas kārtējā nakts sirojumā. Policija ir bezspēcīga. Noslēpumainā dzīvokļa aplaupītāja garajam apzakto dzīvokļu sarakstam būtu piepulcinājusi vēl vienu, ja vien viņa... Cik šausmīgi interesanti!
Ne jau katru dienu mūsu māju aplaup, un ne jau katru dienu avīzē ir mūsu vārdi. Ko? Tur ir rakstīti mūsu vārdi. Nu, redz, skaties, policija nopratinājusi visus īrniekus, tātad arī mūsu. Man ir skaidrs, es noteikti izgriezīšu un pieklāšu pie sienas. Robertiņ, šausmīgi interesanti. Paklausiet, lasījiet vakar krēslā. Bet vai jūs vakara vēstis lasījāt? Tad te ir daudz sensacionālāks raksts. Nē, vakar krēslā ir daudz garāks un daudz šausmīgāks un vispār bailmetas. Nespraust, lai labāk tu būtu nomainījis durvīm jaunas slēdzenes, jo vecās pat bērns var atmūģīt. Kāpēc jauns man nav tik daudz naudas? Es pirkšu. Jā, interesanti, pa kādu naudu, pa Pasaules bankas vai pa Eiropas Savienības fondiem. Hildas Vimbas fondiem. Es esmu šo to ietaupījis no tiem nedaudzajiem grašiem, ko tu man šat tad atvērt. Jā, man nav iebildumu, ja tev vajag, ej un pērc. Bet pirkšu arī, draudziņ. Tikai tu neaizmirst, ka tā naudiņa jau bija domāta tavai dzimšanas dienas dāvanai. Skaisti. Žāni, es pavisam biju piemirsusi. Tev taču tuvojas dzimšanas diena! Nu, Kad tad būs? Ceturtdien. Žāni, nu cik tad gadu tev paliek, ko? Robi, tu dzirdēji, pagājušajā naktī notikusi mūsu mājas šausmīga laupīšana. Žanīt, lūdzu, neizvairies. Cik tad īstu gadu tev ir? Zini, runāsim tā. Es pateikšu, cik man gadu, un tu man pasaki, cik tev ir gadu. Labi, Žanīt, jā, vakar tiešām ir notikusi šausmīga laupīšana. Nāc, no gaviļnieki, iesim nu mājās un neskaitīsim, cik šeit paliek kuram gadu, bet iesim saskaitīsim, cik durvīm mums ir jānomaina slēdzenes. Daudz jaunu slēdzeņu, laimiņu dodi. Oi, Žanīt! Vai, cik labi, ka mēs ieminējāmies par Žaņa dzimšanas dienu. Ko mēs varētu viņam uzdāvināt? Mēs viņam varētu uzdāvināt apzeltītas atslēdziņas jaunajām slēdzenēm. Robertiņ, nē, nu es runāju nopietni. Vajadzētu uzdāvināt kaut ko gaišu, mīļu, jauku. Izdūmoju! Nu? Pie skrūdera! Pašaudinot! Guldas vorkus! Jā, es zinu, ka Žanis sapņo par tādu pašu uzvalku kā man. Paklaupiet drēbnieku šūdinātus. Jā, es šodien pat viņam piezvanīšu. Pagaid, Žani, un mēs ar tas Žani tiešām vakarā aiziesim, un Žanis nodos savus mērus. Jā. Kā es dabūšu viņu izmērus? Nu kā, nu es tev saku, mēs piezvanīsim un aiziesim ar Žani. Bet Robertiņ, tas taču nebūs nekāds pārsteigums. Nu labi, bet nav jēgas šūdināt pie skrodera uzvalku, ja nav zinām izmēri. Jā. Nu vienkārši, tu paņem no Hildas, palūdzi viņai, lai viņa tev iedot uzvalku. Mēs tad ņemsim un nomērīsim. Nē. Es zinu Hildu, viņa 1 un 2 izpļāpā Žanim. Nu man nav neviena varianta. Paklausies, es izdomāju. Es varētu ieiet viņu dzīvokli un pa kluso no skapja izvilkt vienu Žaņa uzvalku. Un pēc tam es viņu varētu... Un tu domā, ka tas tev izdosies, jā? Nu, izdosies. Paklau tagad tā. Ņem telefonu, zvani Vimbām, izdomā kādu viltīgu ieganstu un atvilini viņu šurp. Skaidrs. Es izdomāju viltīgu ieganstu un atvilinu viņus šurp. Tā. Bet pagaidi. Kādu viltīgu ieganstu? Ko tu ar to īsti domā? Viltīgs iegansts ir tāds iegansts, ka tu gribi, lai kāds izdara to, ko tu gribi, bet patiesībā negribi, lai viņš zinātu, ka to tu gribi. Tad tu viņam pasaki kaut ko citu, un viņš dara kaut ko citu, bet domā, ka tu nezini, ka viņš dara kaut ko citu. Bet būtībā viņš dara to, ko tu gribi, bet tu negribi, lai viņš zinātu, ka tu to gribi, lai viņš to darītu. Ak tā! Bet vispār Žanis un Hilda nemaz nav savā dzīvoklī. Viņi apstaigā māju un pēta, kurām durvīm nomainīt slēdzenes. Jā, tad tu droši vari iet. Jā. Tad, nu vārdu sakot, es... Cālis, Jankons, lūdzu, nāciet iekšā. Labdien, Vimbas kundze. Ziniet, es atnesu jums īres naudiņu. Jā, ja nu pie manis iebrūktā melnā panteris vēl palikšu jums parādā. Vai mīļā Vimbas kundze, vakar taču bija traka nakts. Traka! Vimbas kundze, vai mēs esam vienas? Jā, Žanis ir virtuvē, viņš mūs nedzirdēs. Mīļā Vimbas kundze, es kaut ko zinu. Jūs domājat par to laupīšanu? Jā, un man tas ir noteikti kādam jāizstāsta. Nu, man, mīļā, uz mani var paļauties. Kam tad citam, ja ne man? Vimbas kundze,
Varbūt, ka es kļūdos, bet, manuprāt, melnā pantēra dzīvo mūsu mājā. Mūsu mājā! Jā. Kāpēc jūs tā domājat? Tāpēc, ka melnā pantēra ģērbjās melnās vīriešu drēbēs, ja? Jā. Dombrovski redzēja, kā viņa ienāk mūsu mājā, bet neviens nav redzējis, kā viņa no mājas iznāk ārā. Jā. Es nezinu, es varbūt kļūdos. Ne, es noteikti skaidri zinu, ka es kļūdos. Tam noteikti jābūt kādam ticamam attaisnojam, bet... Nu, kas par bet? Nu. Mīļā Hildes kundze, mīļā, es redzēju, ka no jūsu dzīvokļa izzogas kāda sieviete, un viņai pāri rokai bija pārmest melns vīriešu uzvalks. Kas tā bija par sievieti? Monika Rambāne. Monika! Jā. Ak, kungs, Monika! Jā, un viņa pēc tam uzlavījās augšā. Monika Rambāne! Jā. No mūsu dzīvokļa! Jā. Nē, Cālīši, Jankuts, ko mēs te tagad apēc jūs runāšu? Jā, nē, es zinu, ka, laikam es kļūdos, bet tam ir jābūt kādam ticamam attaisnojumam. Nē, kā jums var ienākt prātā turēt aizdomās Moniku? Nu, lai nu ko, bet Moniku! Jā, skaidrs, es kļūdos. Nu, iespējams, ziniet, es pilnīgi nosarku. Nu, kā mēs kaut ko tādu varējām domāt? Es arī nosarku. Jūs aizmirstiet visu, ko es teicu jums sarunājusi, jā? Jā, es esmu jau aizmirsusi, jā. Lūdzu, neņemiet ļaunā. Jā. Neņemiet ļaunā. Nu, uz redzēšanos. Uz redzēšanos, Cālīčam, un uz redzēšanos. Žani! Atrak! Nāc šurp! Uzmini, kas ir melnā pantera? Nu kas? Monika. Tu vari iedomāties, Monika Rambāne, viņa iet laupīt, ģērbusies tavā melnajā kāzu uzvalkā. Tu zini, Hilda, es visu laiku baidījos par to, un tagad es redzu, ka tas ir noticis. Jā. Es braucu pie psihiatra. Tu, mīļumiņ, es galīgi nojūgusi. Nenojūgusies nekā. Cālīši jau kundze redzēja, ka viņa iznāca no mūsu dzīvokļa, nesdama uz rokas pārmestu tavu melno kāzu uzvalku. Nu, es tam neticu. Es pārbaudīšu. Lūdzu. Ai. Nu, kā ir? Viss saskan. Melnais uzvalks ir prom. Nu, tad? Nu, paklau, Monika paņēmusi man melno uzvalku. Paklau, mīļo Hildi, ir 101 iemeslu, kāpēc viņa paņēmusi man uzvalku. Lūdzu, nosauc man vienu. Lūdzu, kaut vai vienu, tāpēc, kā... Pagaidi. Paņēmusi tāpēc, kā... Tu, Monika, tā tad ir melnā pantēra. Jā. Pagaid, nestrīpstim karstu. Tur ir viss jāizdomā, ko tagad darīt tālāk. Paklau, mīļumi, mēs taču nevaram iedomāties, ka Monika ir zagle un apgalvot, ka viņa zog. Nu kā tad, mēs zinām, mēs to zinām, bet mums tas ir jāpierāda gan mūsu pašu, gan viņas interesēs. Bet kā to izdarīt? Jā, bet kā? Nu? Es zinu. Jā. Nu, kas tur ir? Apskaties, pagaidi. Mums ir jānoskaidro, vai mūsu aizdomas ir pamatotas. Skaties. Acīm redzot, viņa šodien gatavojas atmuļķēt kādu seifu. Izskatās, ka pievīli atslēgas. Tu skaidri. Jā. Vai ne? Kļūdījos. Vīlēt tikai nagus. Vai, Dr. Watsons, ir makšķerts mājās. Vai, Hilda, tas viss ir pupumīzes. Paklau, met ārā tās blēņas. Tas blēņas! Mēs sēžam mazliet vairāk par stundu. Mēs nekā vēl skaidri nevaram zināt. Hildiņ, es eju mājās. Man nāk miegs, jā. Apsēties, jā. Un tu galvenais, tu ilgi nesēdi. Citādi, kur es tev tādu puņķēnu likšu. Es sēdīšu tik ilgi, kamēr es tikšu skaidrībā. Labi.
Tā te ir saimniecības nauda nākošajai nedēļai. Noglabā labi kārtīgi. Tikai tā, ka tu pati atceries, kur. Mīļiņ, neizturies kā mēnesis sērdzīga. Kas tās pa muļķīgām iedomām? Hilda Vimba ir melnā pantēra. Robertiņ, tiešām tas izklausās neticam. Jā. Bet tu man nevari paskaidrot, ko viņa darīja vakar nakt uz ugunsdzēsības trepēm. Viņa bija ģērbusies vīriešu mēteli un viņai galvā bija cepure. Droši vien viņai ir kāds ticams izskaidrojums. Es arī gribu atrast ticamu izskaidrojumu, bet es esmu izdomājusies krustām un šķērsam, un es neesmu to atradusi. Bet kāpēc tu domā, ka Hilda Vimba ir melnā pantēra? Es varbūt nedomāju, bet kā lai es to pierādu? Tu aizej pie Hildas un skaidru un gaišu noprasi. Jā. Es aiziešu pie Hildas un pajautāšu viņai, čau, Hilda, vai pagājušo nakti tev gadījās tāds vērtīgs ķēriens? Tu labi saproti, ko es ar to domāju. Aizej, pajautā, kas viņai bija meklējums uz ugunsdzēsības kāpnēm. Nē, es nevaru. Kāpēc gan ne? Ja viņa nav melnā pantēra, viņa tev pateiks, kas viņai bija meklējums pie mūsu guļamistabas loga. Robertiņ, bet ja viņa ir melnā pantēra, viņa man nošaus. Mums jārīkojas viltīgāk. Paklau, ko dara policija, kad viņa tur kāda aizdomās? Kā tādos gadījumos paredzēts? Kas ir paredzēts? Viņi vāc lietišķos pierādījumus, pirkstu nospiedumus, iztaujā lieciniekus, vienu tanti, otru tanti, trešu tanti, ceturtu tanti. Pirkstu nospiedumi! Jā! Mums ir jādabū Hildas Vimbas pirkstu nospiedumus! Un tam labi noderēs tava sudraba cigarešu etvi. Nē, Monika, tikai ne to. Halo, Hildu! Jūs sen neesat bijuši pie mums ciemos. Vai jūs neatnākt uz kādu kokteilīti? Un es gribu tev kaut ko parādīt. Kamēr būsim pie rampāniem, tur ir acis un ausis vaļā, bet rokas katram gadījumam kabatās. Tu zini, kā būtu vislabāk? Ja mēs varētu Moniku pierunāt, lai viņa tev nožņaudz. Un viņas pirkstu nospiedumu palikt uz tavu kakla. Pareizi. Ļoti laba doma. Šī man arī patīk. Es nerunāju par žņaukšanu, bet par to, ka mums ir jātiek pie pirkstu nospiedumiem. Ja? Mēs nekam nedrīkstam pieskarties. Jā. Tad mums būs tikai Monikas un Roberta pirkstu nospiedumi. Ejam! Sveika! Sveikas apkārt. Lūdzu, nāciet iekšā, apsēdieties. Paldies. Jūs, laikam, domājat, kāpēc mēs jūs esam attaicinājuši? Tā jau ir, jā. Mēs gribam jums kaut ko parādīt. Re! Tā ir tā sudra Betija, ko Robertam dāvināja pagājušo Ziemassvētkos. Jā. Es redzu tāpat, paldies. Jā. Apskaties vēlreiz. Paldies, nē. Jā, bet to gravējumu iekšā, to gan jūs neesat redzējuši. Tu domā to flamingo puiši 1999. Gada priecīgajos Ziemassvētkos? Jā, tieši to. Apskaties. Es esmu redzējis, paldies. Jā. Tā ir. Jā, bet, padomā, sudraba etvija. Jā. Tik maziņa, bet tik smaga. Jā, es taču zinu, es vēl veselo pustonu. Tāpēc jau Roberts arī nenēsā viņu līdzi. Labs vakars! Sveiki, Robertiņ! Nolīdz tev uz mazā galdiņa stūrīša. Žan, lūdzu, uzsienājas ļoti garšīgs kokteilīts. Mana māga kaut kas. Man arī. Lūdzu, Hilda, tev taču ar māgu viss ir kārtībā. Paldies, es tagad ieturu diētu un alkohols, tas tikai veicina apetīti. Hilda, tu diētu! Jā. Tu taču esi tik tieviņa kā skaus, tev vispār var knapi redzēt. Tev Monika ilgi nav bijusi pie acārsti. Paklau, Hilda, bet viens kokteilīts, taču tev neskādēs. Paldies, nē. Bet tas jau nenozīmē, ka tu, Monika, nevari iedzert. Lūdzu, ņem. Jā, vai tu nevarētu man pasniegt? Vai, dieniņ, lūdzu, Monika. Nē, es tomēr pārdomāju, ko es viena pati te dzeršu. Varbūt jūs gribat rieksteņus?
Robertiņ, padod lūdzu O, rieksnēs. tūlīt. Lūdzu, Hilda. Paldies, Roberti! Piedod, es atkal kā gribētu. Hildu, vai tu nevarētu pasniegt Žanim? Labprāt, lūdzu, Žani, lūdzu! Jā, bet, Žani, mums ir laiks iet mājās. Vai, jā. Celies, Nu, celies. lūdzu, pasēdiet vēl mazliet. Monika, man ir mājās 100 nepadarīti darbi. Paldies par visu uz redzēšanos, viņa uz... Atā. Padomā, cik viņa ir viltīga. Viņa neļāva Žanim pieskarties nevienai lietiņai. Nē, jā, kas to būtu domājis? Jā, nu tu redzi, Izdevās! Man ir viņas pirkstu nospiedumi. Kā kur? Uz sudraba cigarešu etvijas. Un tagad atliek tikai mums doties uz policiju. Un, lai viņi salīdzina Monikas pirkstu nospiedumus ar Melnās panteres pirkstu nospiedumiem. Jā, lai salīdzina. Lai salīdzina. Lai salīdzina. Lai salīdzina. Tikai nepieskaries tu nekam klāt, jo tu ir jābūt tikai Monikas pirkstu nospiedumiem, saprati? Un vēl viena detaļa. Es apskatīšos, vai tur ir skaidri redzami Monikas pirkstu nospiedumi. Sasodīts. Viņa ir daudz slīpētāka, nekā es biju domājusi. Pamanīsies neatstāt nevienu pirkstu nospiedumu. Man ir jāskrien uz klubu, es jau kavēju. Atā. Robertiņ, vai tu paņēmi etviju? Nē, kāpēc tu tā jautā? Paklausies, es viņu noliku uz galda, un te viņas vairāk nav, es neko nesaprotu. Hilda ir paņēmusi etviju. Hilda ir Melnā pantēra. Nu, nevar būt, nu ko tu runā? Nē, mums steidzami kaut kas jādara. Nē, es nezinu, ko tu steidzami darīsi, bet es steidzami eju uz klubu. Atā. Pagaidi, tā mums jārada iespējas, ka es esmu aizgājis tev līdz uz klubu. Hilda domās, ka māja ir tukša, viņa nāk šurp laupīt. Bet es būšu paslēpusies, un es viņu pieķeršu nozieguma vietā. Un varbūt man izdosies viņu vest uz pareizā ceļa. Mīļumiņa, tu labāk noliecies gultiņā, paguli, paņem kādu dāmu romānu un palasi un met šīs vaiprātīgās domas no galvas laukā. Atā! Robertiņ, man nav vaiprātīgas domas! Hildu? Hildu, es tev zvanu, lai tevi brīdinātu, ka es aizēju līdzi Robertam uz klubu. Un šovakar mēs ilgi, ļoti ilgi nebūsim mājās. Noliec manas sudrablietas! Kā tev nav kauna apzod savus īrniekus! Ierocis! Tu gribi šaut? Tu gribi man nošaut savu labāko draudzeni! Zaglē! 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 Ko tu dari? Hilda, atjēdzies! Attopies! Tāda dzīve nav laba! Ja tev vajadzēja nauda, es tev atdošu visu, kas man ir. Visus parādus es samaksāšu, tikai nedari vairs tā. Ja tu labosies, es nevienam neteikšu, ka tu esi Melnā pantēra. Jā! Jā! Monika, kas jums noteikti augšā par traci, ko? Hilda?
Tur! Ilga! Laid vaļā manu kaklu! Vai piedod? Piedod, Monika mīļā. Ilga! Piedod, ka es tev noturēju par melno panteru. Ilga! Piedod man lūdzu, ka es noturēju tevi par melno panteru. Mīļā, kur tu rāvi, kad es esmu melnā pantera? Nu, kur tu rāvi, ka es esmu? Cālīšiem, kad man izstāstīja, ka tu esi iznākusi no mūsu dzīvokļa un ka tev pār roku ir bijis pārmests Žaņa melnais uzvalks. Ildiņ, man tiešām bija vajadzīgs Žaņa melnais uzvalks, jo man bija vajadzīga viņa izmēru, un mēs gribējām viņam dzimšanas dienā uzdāvināt pie skrodera šūdinātu uzvalku. Vai Dievi! Bet tu man pasaki, ko tu darīji uz ugunsdzēsības trepiem. Aiz mūsu guļamistabas loga tev mugurā bija vīriešu drēbes un cepure. Jā, bet es gāju spiegot. Es tā kā izdomāju, ka tu esi tā melnā pantera. Mēs ar Žani gājām izlūkos un es ļoti nosalu, un tad viņš man iedeva savu žaketu un savu cepuri. Monika, mīļa, Turi viņu! Turi! Nu, māsiņ, tu esi manos nagos! Nu, nāciet palīgā, nu, kas tas ir? Aha, Hilda, es tevi Hildu noķēru. Padomā! Manu Robertiņu! Turies! Melnā pantera ir noķerta! Paldies par atsaucību! Zēva piedāvā seriālu Sirdsmīļā Monika. Sirdsmīļā Monika, Monika, kaislīgā vienīgā. Sirdsmīļā Monika, Monika, zvaigzne vispožākā. Sirdsmīļā Monika, Monika, kad saulē jūrā grimst. Sirdsmīļā Monika,